Jo mēs tagad nonākam pie gribētu, tas nav gluži saldais ēdiens, ja, jo mums vēl priekšā ir vēl divas jomas, bet tagad mēs parunāsim par tavām finansēm un par tavu realizāciju. Un te tu arī sapratīsi, ko nozīmē tava šī vēlme pēc taisnīgumā, un tu sāc vērtēt, kas ir labi, kas ir slikti, taisnīgi, netaisnīgi. Nu ko, tagad gan esam nonākuši līdz ļoti interesantai jomai, sfērai, tā ir realizācija un tava nauda. Evija, kā tev liekas, kāpēc šī tēma visiem ir visinteresantākā? Jo mēs tikko pārtraukumā ar tevi arī norunājam par to, ka bieži vien cilvēki grib tikai finansiālu, ja? Bet tas, ko Evija arī tu teici, un man tas tev arī bija jāpasaka vairākas reizes, jo man tā kā, pirmois, man liekas, pašu pirmois tev pat palūdzu finansiālu, ka tu tikko vēl biji sākusi. Bet kā tu teici, no sākuma personība, jādara tas, kas ir paredzēts. Garīgums un dzimta, un tikai tad ir finanses, mīļie, nevis vienkārši finanses. Jā, tieši tā, jo tikai tad, kad tu zini sevi kā personību, tu zini, jo pie personības stāv tavas stiprās, vājās puses, pie personības stāv tavi talanti, tavs aicinājums, un tavs aicinājums ir, kā es minēju sākumā, cipars 14, tas ir viens galvenais aicinājums, cipars 2 februāris. Tas ir tavs arī aicinājums. Un cipars 3 ir pilnīgi vēl cits aicinājums. Un katrā no šīm jomām ir savs noteikts aicinājums un uzdevums. Un tikai tad, kad tu to dari un tu to pildi, tad arī tu nonāc līdz tai finansiālajai labklājībai. Un kas man arī ļoti patīk numeroloģijā, ir tas, ka tā pārliecība, ka tu esi patiesi laimīgs kā cilvēks, vai laimīgs kā sieviete, vai kā vīrietis, tikai un vienīgi tad, kad tu izpildi visus šos aicinājumus, visus galvenos 5, un pārējie ir tie, kas tevi stutē augšā, lai tu to varētu izdarīt. Un nav tā, ka ja tu esi šobrīd karjerā un finansiāli realizējusies, bet attiecībās viss ir slikti, tu nevari būt pilntiesīgi laimīgs cilvēks. Laime ir tikai tad, kad ir viss šis kopā. Un tā ir. Un tas ir ļoti ierobežojošs faktors, ierobežojoša domāšana, domāt to, ka var būt tikai karjera vai tikai nauda. Karjera vai ģimene. Ja? Tā nav un tam tā nav jābūt. Tajā to ir iespējams izveidojuši cilvēki, kuri ir sasnieguši kaut ko augstu vienā jomā, bet otrā viņiem diemžēl nav sanācis. Un viņi ir fokusējušies tikai uz to labo, kas viņiem ir izdevies. Jā, un te arī noteikti, piemēram, arī, ja tev ir foršas attiecības, ja tev ir foršs ienākums, bet ja tev nav veselības, arī nekā. Tieši tā. Jā, un vēl viena lieta, ko es... kā jau es minēju, tādā varbūt ne īsti jaudīgā punktā šobrīd dzīvē atrodoties, varu pateikt vēl vienu lietu. Tev var būt ģimene, tev var būt finanses, bet tavs iekšējais stāvoklis var nebūt nekāds. Ja? Un te noteikti no numeroloģijas viedokļa noteikti tas ir tā personības lieta, piemēram, ja manā sakarā, kas ir par balansu. Jo man var būt viss, bet ja man nav stāvoklis iekšā, ka es priecājos, tad ar nekā. Un otrādi. Tā ir. Un tavās finansēs es tev sākšu teikt tā, ka tev ir ļoti liels potenciāls. Es to saku, es redzu katru ciparu kā ļoti lielu iespēju un potenciālu. Man visi cipari ir vienlīdz mīļi, un es viņus mīlu, tas ir tā kā bērns. Ja? Tu nevari vienu bērnu mīlēt vairāk nekā otru. Tā es arī ciparus mīlu visus. Bet cipars 21, kas ir svarīgākais tavā naudas jomā, ir tas, kurš parāda to, cik plašā mērogā tu patiesībā vari strādāt. Tas, kas tev ir jādara, tev ir jāapvieno cilvēki, izcili ir strādāt online vidē vai starptautiskā vidē, vai tas būtu starptautisks uzņēmums, ja tu, piemēram, ja tu nebūtu tu un strādātu cilvēks algotā darbā. Tas nozīmē to, ka vislabākais ir strādāt ārzemju uzņēmumā vai uzņēmums, kuram ir...
tev pienākumos ietilpst bieža ceļošana, ja, tas ir viss pār un ap tādu plašu mērogu. Un tu vari ietekmēt sievietes ne tikai Latvijā, un paldies par to, ko tu dari mūsu Latvijas sievietēm, bet tu vari mainīt sievietes ļoti plašā mērogā. Un tas ir tas, ko es tev ļoti tiešām no sirds novēlu, bet tas, kas tev ir jādara, tu nedrīksti cilvēkus dalīt. Tas ir tas, kur mēs jau runājām. Un tas ir iemesls, kāpēc tev tik ļoti ir nepieciešama brīvība. Ja? 21 cipars, tas ir par brīvību. Gan uzskatos, gan fizisku tādu brīvību. Tev jebkurš algots darbs, agri vai vēlu, tevi apspiež. Tev sākumā liekas, viss ir kārtībā, bet paiet laiks, arī manā pieredzē tas tā ir bijis, ka tev paliek grūti tur elpot. Tev ir sajūta to, ka ir viss kārtībā, bet nav viss kārtībā. Ja? Tu esi tāds putniņš zelta būrītī, kur viss ir tā kā labi, bet tev gribās brīvību, tev gribās lidot. Ja? Un tas ir tas 21. Kāpēc tev to brīvību akūti vajag? Jo cipars 21 ir tavā personībā, viņš ir tavā dzimtā un viņš ir tavās finansēs. Un, ja nemaldos, par to arī tālāk runāsim, jā, viņš ir arī tavās attiecībās. Es gribēju tikai teikt, labi, ka nav attiecībā. ir, bet tur ir mazliet vēl citas nozīmes. Jā, tas nav tā. Līdz ar to 21 ir tā brīvības sajūta. Tev ir jābūt brīvai. Un patiesībā cipars 5 un 14, jā, jo 14 tas ir arī daļa no 5, tikai vēl ar papildus uzdevumiem, tam arī ir ļoti svarīga brīvība. Disciplīna, struktūra, bet brīvība kaut kādos uzskatos, kaut kādās lietās, lēmumu pieņemšanā un tā tālāk. Tās ir tās jomas, kur tev ir jābūt brīvai, bet tajā pašā laikā jāspēj būt disciplinētai. Tas ir par spēku balsī, par spēju uzstāties. Jo tev ir gan to, ka tu vari to darīt ar balsi, gan tu to vari darīt stāvot uz skatuves un runājot. Un tava profesija, profesionālai darbībai ir jābūt saistītai ar stāvēšanu uz skatuves. Un ko mēs runājam arī, kas ir skatuve? Skatuve ir tas pats bloga veidošana, tā pati cilvēku ietekmēšana ar balsi stāvot uz skatuves. Un te jau mēs sākam to Lego likt, vai ne? Tu sajūti, ja? Ka mēs jau sākam to... Ja es daru visu to, kas bija minēts iepriekš, un tas, kas ir minēts finansēm, tad finanšu plūsma būs laba. Jā, viņā ir ļoti liels potenciāls. Jā, un tieši ciparam 21, ka tavs finanšu šī plūsma var būt ļoti lielā mērogā. Tas pat ir ļoti daudzām Amerikas popzvaigznēm, ja, kuras stāv uz skatuves un ar balsi ietekmē tikai caur mūziku. Ja, un viņas to dara globālā līmenī. Tas ir tas, uz ko tev ir jāiet. Un katras, jo no profesiju viedokļa, te ir ļoti daudz, kas pie cipara 21 varētu būt aktuāls. Ja? Tas ir gan tie paši blogeri, kurus tikko minēju, tas ir saistīts ar ceļojumiem, turisma aģentūras, stjuarti, taksometru darbības. Ļoti daudz jomas, kas te var būt, bet es viņas visas nesaucu, jo tavā gadījumā, pat tavā ceļā, kuru tu jau esi izvēlējusies, un tas sakrīt ar visiem pārējiem taviem cipariem, stāvēšana uz skatuves esot blogā, tas ir tas, kas tev ir jādara. Lai vēl papildus paplašinātos finanšu plūsma, tev biežāk jāceļo, jātērē nauda uz apmācībām. To es māku ļoti labi. Un tad svešvalodu apguve. Jā, tas ir tas, kur tev būtu jāiet kaut vai tik daudz, kaut pašai priekš sevis. Jā, tas ir tas, kas tev to redzesloku paplašinās. Un tas ir arī tas pats cipars 3, kas ir par darbu ar sievietēm. Ja? Un ja mēs saliekam darbs ar sievietēm bloks, un tas, kas nāk no dzimtas 2, runāšana ar balsi, ietekmēšana un tā tālāk, tas ir viss tas, ko tu šobrīd realizē. Ja? Kas ir vēl tavā ciparu kodā? Tas ir cipars 4. Tas nozīmē to, ka tās ir ļoti augstas ambīcijas un tā ir sava uzņēmuma izveidošana. Bet tev ir jāņem vērā to, ka cipars 3,
un 4, viņi ir savā starpā diezgan saistīti. Cipars 4 var tevi vilkt mazliet uz vīrišķo pusi. Tas nozīmē to, ka tev var būt apzināta vai neapzināta vēlme finansiālo jomu vilkt uz saviem pleciem. Bet tas ir tas, ko tu nekādā gadījumā nedrīksti darīt. Tev ir jāpaliek sievietei, jo tevī, ja mēs apskatāmies arī kopumā, ir diezgan daudz vīrišķo ciparu, kas ir cipars 4, kas ir cipars 7, tas pats 16, kas mums bija. Ja? Tie ir tādi vīrišķie cipari, un te ir par vīrišķo enerģiju tevī. Tas nav, ka tu esi vīrietis, ja? Bet par to, ka tev var būt tendence tomēr šīs vīriešu lomu pārņemt uz sevi. Ko tu attiecīgi nedrīksti pieļaut un nedrīksti darīt. Un patiesībā es tev pateikšu vienu lietu, tas ir labākais, kas var būt, jo tu mazāk strādāsi, jo tu vairāk pelnīsi. Tas nav visiem, medus manām ausīm. Bet tas tev tas ir tas, kas tev tiešām to finanšu plūsmu arī paaugstinās. Iemācies mazāk strādāt un strukturēt to visu, disciplinēt, plānot, kā es minēju, ļoti labu ieteikumu, 1 darbs dienā. Es saprotu, ka gan 5. datumā dzimušajiem, gan 14. datumā dzimušajiem ir 10 darbi, un viņi visi ir vienlīdz svarīgi, un viņiem visiem ir jābūt izpildītiem tieši tagad un tulīt. Un kamēr tu daļu no šiem darbiem pildīsi, tev pienāks vēl darbi, kuri arī būs tieši tikpat svarīgi, kuriem ir jābūt izdarītiem uzreiz. Bet tev ir tas, ka mums katram ir kaut kas, kas nāk viegli un kas nāk grūtāk. Tev ir jāiemācās princips. 1 darbs dienā. Un strādājam ne vairāk kā 3 dienas nedēļā un ne vairāk kā 4 stundas dienā, kas ir maksimums. Ja? Visu pārējo mēs iemācāmies baudīt un ļauj sev būt sievietei. Tas tiešā veidā ietekmēs tavas attiecības. Ja? Tālāk tev ir cipars 5. Un tā ir tā pati zināšana nodošana, disciplīna, mācīšanās un citu mācīšana. Un ļoti liela loma ir ceļošanai. Šajā gadījumā cipars 5 ir ļoti labi arī par finansēm, grāmatvedību, jo tu esi arī bijusi grāmatvedē, ja? Izmācījusies. Jā. Līdz ar to tas arī ir labi. Bet, piemēram, ja tu būtu palikusi pie grāmatvedes profesijas un būtu gājusi to tālāk, tev, piemēram, finansiāli, tas ir potenciāls 1 no 6. Ja? Tā zelta atslēga ir apvienot visus ciparus. Ja? Tas ir tas, pie kā mēs tiecamies. Tu nedrīksti būt grāmatvede noslēgusies savā kaut kādā vidē, kur tu vispār neattīsti arī savus pārējos ciparus. Tu varbūt kaut ko vari kā grāmatvede ietekmēt ar savu balsi. Sievietes varbūt tev būs vadītāji, ja? Bet tas nebūs tas, kam tev būtu jābūt. Ja? Un tālāk, tev ir cipars 9. Un tas parāda to, ka pirmkārt, tu spēj nodot garīgās vērtības citiem, tas ir par domāšanu, tie ir ļoti labi arī psihologi, bet tavā gadījumā tev ir jāņem vērā to, ka tev savas zināšanas ir jāpārdod dārgi, piedodiet meitenes, kuras plāno iegādāties jaunos kursus. Mans ieteikums ir Zanai to nedarīt lēti, bet darīt to premium segmentā. Un tas ir nevis tāpēc, ka es gribētu liekt iespēju citām ar ierobežotām finansēm nonākt pie tevis un iegūt savus šos kursus, ja? Bet tas ir par to, ka tev savas zināšanas ir jāpārdod dārgi, un mēs visi ļoti labi zinām to, ka ja cilvēks tomēr ir ieguldījis lielākas finanses jebkura kursa ieguldīšanā, viņš uz šo kursu skatās ar daudz nopietnāku sajūtu, un viņam ir atbildība par to, ko viņš ir iegādājies, un viņam ir cita attieksme. Ja? Citam varbūt tas ir svarīgāk, citam ir mazāk svarīgi, bet tavā gadījumā tu nedrīksti pārdot tiešām lēti, jo tādā veidā tas nav tikai tā finanšu plūsma, jo tev arī var tas cipars 9 dot šaubas par sevi, par to, ka tu varbūt neesi vēl iemācījusies tik daudz, cik tev ir jāiemācās. Ja? Tevī var būt šī iekšējā ne līdz galam ticība saviem spēkiem, jo tev liekas, ka pagaidi, es tagad izmācīšos vēl vienus kursus, un tad es palaidīšu kursu, tad es mācīšu to meitenēm, stāstīšu par to. Ja?
Tas tev var nākt no šejienes, bet to kategoriski nevajadzētu darīt. Un ļoti būtiski ir ciparam 9 iemācīties vienu būtisku lietu, ka materiālās vērtības un garīgās vērtības ir viena medaļa. Katra sava puse, vai monētas puse, ja mēs salīdzinām, ja? Ka garīgās vērtības un finansiālās vērtības, viņas nevar būt atdalītas. Un ja mēs pat paskatāmies uz miljonāriem, miljardieriem, ja? Viņi ir savādāki, viņu iekšējā pasaule ir savādāka, viņi uz lietām skatās savādāk, viņi strādā ar savu domāšanu, un ļoti daudzi miljonāri, miljardieri, viņi arī, starp citu, numeroloģiju izmanto kā savu rīku, ne tikai sevis izzināšanai, jo viņi sevi jau ir izkopuši, bet viņi skatās arī no tādas negluži prognozēšanas viedokļa, bet darījumu atbilstības viņu iekšējai būtībai. Jo tas ir tas, ko numeroloģija arī kā rīks var dot. Un cipars 7. Tev ir jābūt mērķtiecīgai, kustīgai, aktīva dzīvesveida piekopošai. Tev ir jāpiekopja aktīvais dzīvesveids, ja? Ja tu nebūtu šajā jomā, tad, piemēram, darbs loģistikā, transportā, viss saistībā ar kustību arī tev būtu ok, bet tas nav kopskatā ar visiem taviem cipariem, jo ir svarīgi, kā minēju, realizēties visos ciparos. Un te mēs tagad nonākam līdz tam, kur tev bija sajūta par to, ka kaut kas ir godīgi vai nav godīgi. Un tas ir cipars 8. Arī tie cilvēki, kur ir dzimuši 8. datumā, viņiem ir tā tieksme visu mērīt pēc skalas godīgi vai negodīgi, pareizi vai nepareizi. Ja? Un viņiem gribās, lai viss ir tiešām godīgi. Un tāpēc tavā biznesā un tavā profesionālajā darbībā tev visam ir jābūt godīgi. Nodokļu apmaksas, darbinieku algas, jebkādi iepirkumi, tam ir jābūt visam tiešām caurspīdīgi, jo ja kaut kurā brīdī, jo tu skaties uz cilvēkiem, kuri varbūt nevisai godīgi kaut ko dara, un viņi iespējams nopelna vairāk, ja, tad cilvēki, kuriem iekšā vispār tavos kodos ir 8, jāskatās gan kurā no jomām tas ir, bet ja tas ir finansēs, tas nozīmē, ka tu pa galvu dabūsi pirmā. Ja? Tas bija, Zane, par tavām finansēm. Jā, pastāsti varbūt par savu mazliet pieredzi, jo es te minēšu tavu piemēru to, ka mums cilvēkiem bieži vien ir grūti saņemties uz pārmaiņām. It īpaši tad, kad mēs strādājam algotā darbā, jo tā šķietamā stabilitāte alga mūs notur vietā, un mēs tā kā neatļaujamies kaut ko mainīt. Ja? Un tā stabilitāte, teiksim, ir tas rāmis, kurš mūs notur. Ja? Un tu pati jau arī jūti, ka ja tu paliktu savā algotajā darbā, kur tu esi strādājusi, tu nebūtu visas šīs īpašības sevi izkopusi. Tev pat nebūtu iespējas sevi parādīt, atvērt savu potenciālu, jo tevī ir tik daudz iespēju palīdzēt citiem, bet algotā darbā tev būtu šķietamā stabilitāte ar to mazo algu, kur tu minēji, ja, ka tā neatbilda tavam ieguldītajam darbam, bet ja tu nebūtu ļāvusies savai intuīcijai, tu tur arī būtu palikusi. Un tur paliek arī lielākā daļa cilvēku. Un kāpēc? Jo viņi nepazīst sevi. Un te mēs atgriežamies pie tā, ka tu esi viss. Un tā kā tu esi viss, tev ir jāiepazīst sevi. Ļauj sev zināt sevi. Un tad, kad tu zināsi sevi, tu ar drosmi iesi uz priekšu. Padalies, lūdzu, pieredzē par finansēm. Jā. Lūk, par tām finansēm arī tātad man bija izglītība grāmatvedība, pēc tam politika valsts pārvaldē, strādāju arī kādu laiku politikā. Bet es strādāju, es biju biroja administrators, visiem palīdzēju, visu sakārtoju, bet brīnišķīga pieredze, vienkārši superīga.
Un jau tad man bija tādas pirmās, jau kā toreiz saprot, man 21 gads, es studēju tātad bakalauru Rīgas Stradiņu universitātē. Mums bija nenormāli skaistas telpas, penthouse, milzīgas birojas, daudz cilvēku, kurus es biju redzējis tikai televīzijā. Un tu saproti, un mums nāk, mums visas preses konferences un pieņemšanas, un es tur viņiem visu kaut ko palīdzu un tā. Un es skatos, kā viņi runā kamerās, un es saprotu, es iekšā, man tāds, kaut es kādu dienu tā varētu. Un man bija tā sajūta, un es vienmēr skatos, domāju, bet es taču arī varu. Kaut kur tur iekšā, it kā nebija pārliecības, bet kaut kur tur iekšā, ja? Un pēc tam es aizgāju strādāt pavisam citā nozarē, judo, kuras arī kļuvu par valdes locekli. Un tā teiksim, karjerā, jā, tie bija algoti darbi, bet viņi bija forši, viņi bija labi, viņi man noteikti ir iedoši ļoti, ļoti daudz, bet tā vienmēr bija tā sajūta, ka es varu vairāk, ka tās naudas ir par maz, jo, kā tu minēji, man tās ambīcijas ir pietiekoši lielas. Man gribās, man patīk, un es nenoliekšu un netēlošu, tā kā teikt. Man jau neko man vajag, es gribu, man patīk, un būsim visi arī godīgi pārējie pret sevi. Nu, lūk, bet man bija vēl tāda sajūta, ka es arī varu vairāk, labāk, jo kaut kur visu laiku tās kameras man arī vidēja. Un vēl man bija tā normālā sajūta un vēlēšanās pēc tās brīvības. Man likās, es tagad pabeidzu savu darbu, kas man bija jāizdara, un tagad ir tikai 3. Un es tagad sēžu pie tā datora, jo es nedrīkstu iet ātrāk projām par 5. Un likās, kāda tā ir netaisnība. Likās, es taču pa to laiku varu tik daudz ko izdarīt. Un man bija tā iesprostojumības sajūta, ja? Nu, un, protams, un stabilitāte. Tas, ko teica, mēs visi tiecamies pēc stabilitātes. Pirmkārt, tā ir ilūzija. Tādas nav. Tādas tik tiešām nav. Nevienā no dzīves jomām. Un, zin kā, es labāk eju un riskēju nekā stabili un slikti. Un to dara lielākā daļa sabiedrības. Slikti, bet toties stabili un tur arī palikšu. Nē, man šis pilnīgi noteikti neder. Bet kas te ir vajadzīgs? Te ir vajadzīga tā ticība sev. Tas kaut kāds tās iekšējais, tiešām tāds spēks, ka lai vai kas, es tikšu galā. Nu, lūk, jā, un sāku es īstenībā, ja mēs runājam par to, kur es esmu tagad, ko es daru tagad, es pirmās savas apmācības pabeidzu 2018. gadā, mēģinot pārvērst savu defektu, savu nemitīgo, ja, jo arī tad badojos, tad ēdu, paldies, ka mans organisms vispār to ir izturējis. Jā, jo es domāju, ka šis tāds daudziem būs pazīstams. Un tad es sapratu, klaunu, šitā nevar, kaut kas ir jāsaprot, ja, no šitā visa. Un tad es izmācījos pirmoreiz 2018. gadā, es pat sāku jau darīt darbiņu, man nāca klienti, iedomājies, es atceros toreiz, un tie klienti nāca tikai no mutes mutē. Tikai no mutes mutē. Nebija, toreiz bija jau Instagrams, bet es negāju tik jau varenais toreiz nejutos. Tā teikt, un liels bija mans pārsteigums, ka tik tiešām no mutes mutē tie klienti nāca, bet es nobijos. Mums bija jāgatavojas kāzām, es zināju, ka es gribēšu dekrēt naudu, ka mēs pēc tam gribam mazulīti. Un es domāju, diezi vai, ka es sev pati nopelnīšu. Kaut gan cilvēku plūsma bija. Šobrīd es atskatos, es domāju, kāpēc? Bet acīm redzot, varbūt nebija laiks. Un es aizgāju strādāt savu pēdējo darba vietu veselības aprūpē, mārketingā, kuras arī īstenībā ļoti daudz iemācījos, un atkal bija kameras. Un es biju tas cilvēks, kurš tādiem lielajiem Latvijā pazīstamiem cilvēkiem aicinājām uz raidījumiem, un visādas filmēšanas un procedūras un viss kaut kas. Un arī tur es biju, bet es biju tas cilvēciņš, kas palīdzēja tur piebīdīt to puķi vai vēl kaut ko pieskatīt to procesu, protams, sarunāt un tā. Bet man bija tā sajūta, ka es tomēr kādu dienu arī to gribu. Jā, un pateicoties noteikti arī manam puisītim, manam dēliņam Rainrītim, kā tu jau teici, bērni ietekmē manu attīstību. Un pateicoties Rainrītim, viņš mums tāds ļoti maigs puisīts, ļoti tāds uzmanību prasošs. Tā situācija bija tāda, kad Rainrītim bija 1,5 gads. Man bija tā kā no sērijas jāatgriežas darbā, bet vīram toreiz arī, diemžēl, biznesā bija ļoti, ļoti liels problēmas. Faktiski viņš tajā mirklī sabruka un bija tiesvedības un viss kaut kas, vienmēr sakot, diezgan liels un apjomīgs sāpes un raizes un viss kaut kas. Un es saprotu, ka es to mazlupu 2. gadā palaist uz bērndārzu nevaru. Un es saprotu, ka vīrs arī šobrīd nezina, kāda būs tā finansiālā situācija. Ja? Tas plāns bija sākotnēji mazliet savādāks. Un es saprotu, ka, godīgi sakot, un te man ļoti patīk tas teiciens, tu sāc darīt tad, kad dibens deg. Un dibens dega ne pa jokam. Es skaidri apzinājos, ka atpakaļ uz darbu es negribu.
es vairs negribu būt tajā būrī. Nē, pietiek. Un redz, kas ir, manuprāt, kad sieviete kļūst par mammu, viņai arī vēl tas iekšējais spēks parādās vairāk. Jā, un tu saproti, ka nē, es vairs negribu būt meitene, kura skraida un dara visu citu nepieciešamās lietas. Jā, un tad es sapratu, pagaidi. Es vienmēr saku tā arī saviem klientiem, pēc tam es pastāstīšu, kāpēc es to saku vēl klientiem, jo es aizkadrā darbojos ar vēl vienu lietu tagad. Es saku tā, es apsēdos un domāju, ok, kas man ir uz doto mirkli? Ko es māku? Naudas man nav, teiksim, lai es kaut kur ieguldītu. Baigot tādu biznesa zināšanu, jā, it kā es esmu bijusi biznesos, visu kaut kas, starp citu, man pat bija pirmā stāvvieta un traktors manos 16 gados, kad es dzīvoju pie vecākiem, es peldīju tā naudu. Lūk, bet kaut kāda zināšanas bija tādu lielu, ka es tagad varētu kaut ko sākt, nē. Bet es sapratu, bet pagaidi. Bet man ir mans uzturdiploms, uzturkonsultants, tajā mirklī es biju tikai uzturkonsultants. Es domāju, man Instagramā ir 539 sekotāji mani draugi, kā šodien atceros. Un mēs toreiz bijām ceļojumā. Man palika 30 gadu jubileja. Un sanāca tā, ka mums pacēlās lidmašīna salūza. Mēs palikām vēl vienu dienu, un sanāca tā, ka tieši tad, kad nosta 12, mēs bijām augstu gaisā. Mani apsveica ekipāža ar vīnu un kūku, un es sev pateicu tā, es atceros to, kā es sev iekšā teicu. Es darīšu visu, kas ir nepieciešams. Es iešu pāri savām bailēm, es iešu savā kaunā, bet es beidzot sākšu dzīvot, un es atradīšu un sākšu darīt to, kas man ir jādara. Es sev to apsolīju. Un nākamajā dienā, jūs varat paskatīties Instagramā, es izliku postu, apmēram to, ko es tev saku, un es sāku darīt. Ja? Lūk, un kā es sāku darīt? Es tev mazliet pārtraukšu. Pateikšu vienu īstenībā ļoti interesanti, ko es pat nezināju šo faktu. Un es tagad skatos uz tevi, jo numeroloģija ļoti labi parāda arī, kādā vecumā ir kāds cipars un norāda to, kas ir tas, kam tu iesi cauri šajā noteiktajā gadā. Tāpēc arī numeroloģiju bieži vien izmanto prognozēs, jo pēc cipariem atbilstoši skaitot tavus dzimšanas datus kopā ar katra gada datiem, jo katru gadu ir savi dati, un tev 30 gados stāv cipars 5. Tas ir par zināšanu nodošanu citiem, par disciplīnu, un tā ir īstenībā arī par tādu savu veidu, lielu transformāciju, kura tev notika. Un tas ir tieši tev 30 gados. Ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Arī te trāpīja. Jā, redz, jā. Laikam, tam tā bija jābūt. Jā, es laikam ilgi briedu, un tad bija tas sajūta, redzi, tā ciparos ierakstīts. Acīm redzot, ātrāk nebija nemaz variantu. Lūk, un ko es sāku darīt? Es sapratu, kas man ir. Un es domāju, es riskēšu. Pie velna visu. Kā būs, tā būs. Bail bija šausmīgi. Kad tu zinātu, cik reizes parfumēju pirmos storijus. Zini, kas man bija visinteresantākais? Tas, ka katru reizi filmējot tos storijus, es domāju, un te ir interesants arī fakts, es domāju par to, kā uz manīm skatās mani radi. Kā uz mani skatīsies mana vecmama, vectēvs un vispārējie, ja? Man ir skolotāji, ārpēc cilvēki, kuri mani pazīst gadiem, kuri zina, kāda bija man iepriekšējā dzīve. Es domāju, ak, tu šausmas, ko es te tagad runāšu? Bet es domāju, nē, tu saproti, tad, kad dubsis deg, nav variantu. Tev vienkārši nav variantu. Tu saproti, ka atpakaļ tu nāk, neiešu atpakaļ, lai tur neiešu. Un tā solīti pa solītim, es sāku nodot tās savas zināšanas. Ļoti ātri, protams, es saku, toreiz es darīju visu pati. Visu, ko nemācēju. Filmēt nemācēju, iemācījos, maketēt nemācīju. Kaut kā iemācījos labāk. Labi, man nesnāk, bet kaut kā iemācījos. Bet ko es ar to gribu pateikt? Es iegriezu to rītdienu un sāka notikt. Un es negaidīju mirkli, kad es izdarīšu perfekti. Un te manā prātā mana šī brīža mentora vārdi labāk neperfekti izdarīt, nekā perfekti neizdarīt. Un es vienkārši biju ar atvērtu sirdi, ar atvērtu prātu. Daudz kas bija arī sāpīgi, jo mums Latvijā ir tāda sabiedrība, kas mīl kaut ko pateikt arī tad, ja neprasa. Nedariet tā, lūdzu, nekad. Lūk, un kaut kā solīti pa solīti mēs to darīju. Un man bija vienošanās, kā es jau teicu. Es vienmēr esmu ticējis, ka tur ir kaut kas vairāk. Tur ārā ir kaut kas vairāk, mēs te neesam vieni. Un es teicu tā. Atceros, aizbraucu pie vecākiem viņu ofisā un sēdēju un teicu tā. Ja es vēl nebiju pateikusi, ka es iešu prom no darba. Es teicu, ja es šajā mēnesī ar projektu tievēršanas, ko es gribu palaist, nopelnīšu to savu algu, kas man ir algotā darbā, kurā es tajā mirklī vēl biju teorētiski dekrētā, es to daru.
Nu, iedod man signālu. Ja tā būs, tad būs. Tu neticēsi. Es nopelnīju tieši, precīzi tik, cik bija mana alga. Un es pateicu, ok, es sapratu. Saprati. Jā, un tā sākās mans ceļš. Un patiesībā ļoti es uzskatu, ka lieliem attīstības soļiem atkal es nebaidījos, es gāju, es darīju, es klausījos to savu intuīciju, forši, kas viņu dzirdēju. Redzi, kā tagad iznāk tā, kad viss sadavās rokās, lai man palīdzētu, vai ne? Vai ne? Nu, lūk, un arī tas finanšu izrāviens bija, burtiski varētu teikt uzreiz. Kas man, protams, deva arī vēl lielāku ticību saviem spēkiem, pateicību. Jā, un es patiem faktiski, kā es tev teicu, virtuve bija mana skatu vēl joprojām, jo es tagad esmu ar otru bērniņu dekrētā, ja? Un tur es taisu to savu naudu. Un, kas ir tas, ar ko es nodarbojos šodien jau aizkadrā? Patiesībā šoreiz ne tikai ar sievietēm, bet arī ar vīriešiem. Es palīdzu uzsākt tiem, kuri vēlās, bet ļoti baidās, kuri nesaprot, kas viņiem šobrīd ir apkārt, no kā viņi varētu sākt, kā to ceļu izveidot, kā izveidot savus pirmos kursus, kā sevi pasniegt Instagram, kā strādāt ar klientu, jo te ir ļoti viena svarīga nianse, ja mēs runājam arī par uzturu un par šo te, kā strādā mani kolēģi, man ir ļoti žēl, ka diezgan neatbildīgi brīžiem un tiek sabojāta cilvēku psihe papildus, tiek vēl vairāk jau trausls cilvēks satraumēts. Jā, un tas ir tas, ko es noteikti gribu bīdīt tālāk, strādājot ar saviem klientiem. Gribu arī veidot lielākas grupas dāmām, kuras strādā ar klientiem, lai viņus netraumētu, lai saprastu, ko viņiem vajag, un lai mēs to servisu arī šajā solo uzņēmēja darbībā, šo servisu paceltu augstāk un ar tiešām atbildības sajūtu. Tā kā es saku, vai tas, ko tu šodien dari, vai rīt paskatoties spogulī, tev nebūs kauns pašam no sevis. Ja, un tas ir arī par to taisnību, redzi, kas ir tajā manā kodā, ko tu saki, par to taisnīgumu, par to, kad ir jābūt tā, kā ir jābūt, kad darīt par roku galam nav ok, ja, servises prēmijum, kvalitāte. Ja, un tas ir tas, ko es daru, kas ir tāda vēl viena manā ļoti mīļa lieta, jo es arī kaut kādā mirklī sapratu, ja, kad tu saki par mērogu, uzturs ir mana sirdslieta, darīšu, jo, teiksim, es esmu arī jau kā uztura kaučs un kā integratīvais nutriciologs, kas skatās visu kopā, ja? Un miega treneris un tā tālāk, un biohacking, tas viss jau ir iekšā, bet tāpat tie ir tie pamati, kā es saku, sakārto pamatus, un tad braucam tālāk. Un man liekas, ka es šajā jomā esmu jau ļoti daudz izdarījusi. Tas nenozīmē, ka es to nedarīšu, bet man ir tā sajūta, ka man gribas jau lielākā mērogā. Jo es sev uzdevu jautājumu, kā es varu palīdzēt vēl vairāk cilvēkiem? Nu, projekti, tātad individuāli, tad ir projekti, bet kā es varu vēl palīdzēt? Es varu nodot savu filozofiju tiem, kuri strādā ar klientiem, lai tālāk atkal viņi liek savos produktos to labestību, to atbildību, to skatu, ka tu esi viss, mēs strādājam ar visu kopumā. Ja? Kas zina, varbūt vēlāk arī uz ārzemēm, bet pagaidām, lai būtu balans arī ar to ģimenes dzīvi, pagaidām es esmu gribēju sākt lielā mērogā rudenī, bet mazliet nospiedu bremzi, jo, lai ekoloģiski būtu pret sevi un savu ģimeni. Jā. Nu, tāds īstenībā ir tas mans stāsts. Vienkārši bailes būs, un no kā atšķiras cilvēki, kuri sanāk no tiem, kuriem nesanāk. Baili ir abiem. Vienkārši tie vieni baidās, sakotuši zobus un dara, un otri nobīstās un nedara. Un es te vienmēr saku tā, bet mēs nezinām, cik mums dzīves būs. Es zinu pilnīgi noteikti, ka man ir šī. Es nezinu, vai man būs citas. Es ceru, ka būs, bet es pilnīgi noteikti zinu, ka man ir šī dzīve. Un man būtu šausmīgi žēl atskārst savos 70, 80 gados, ka es esmu nodzīvojis viduvēju dzīvi un ka es neesmu piepildījusi savu potenciālu un kad es neesmu iedevusi pasaulē to, kāpēc es domāju, ka es šeit atnācu, jo, manuprāt, mēs neatnākam šeit tikai izklaidēties. Mēs atnākam kaut ko atstāt aiz sevis. Jā, tā kā es noteikti aicinātu dzīvojiet pilnā jaudā. Un tev, starp citu, tā kā es no numeroloģijas viedokļa diezgan saīsinātā veidā tev stāstu, jā, jo klienti no manis saņem informāciju, kas ir aptuveni vismaz virs 20 lapām. Jā, tur ir visa informācija apkopota, jo es negribu iedot mazumiņu. Jā. Es gribu, lai tas cilvēks atpazīst sevi un labāk par sevi
neviens viņu nezinās. Un tāpēc es klientiem vienmēr dodu pamataprakstu ciparam, es dodu mīnusa un plusa izpausmes, un tu pats kā cilvēks analizē, kur tu esi. Ja tu redzi sevi mīnusā, tu zini skaidri darbības, kuras tev ir jāveic, lai tu to mīnusu pārvērstu plusā. Un tā ir tā sava veida karte, kā tu vari arī tikt vaļā no tām mazliet bailēm. Jo tas ir vēl papildus signāls, ka rekur ej un dari. Jā, un īstenībā, Evī, tik tiešām tas, ko tu saki, man ļoti arī patika tas, ka tu biji sarakstījusi pie katra, ja, plusi un mīnusi, un es tik tiešām tos mīnusiņus pamazam ņemu laukā, un tos plusiņus lieku Tas arī klāt. ir tas, kā jādara. Jā, un šobrīd, kāpēc es saku, ka es tādā zemā, jo notiek milzīga transformācija, ja? Gan caur numeroloģijas, gan caur darbos, notiek milzīga transformācija, nāk next level. Un tur tās stratēģijas, kas ir bijušas iepriekš, un man tikai intuīcija vairs nestrādā. Tāpēc es sāku likt klāt to, ko tu saki, un es arī redzu, un es jūtu, kā pārvērš tās lietas, kā man arī tās jaunās idejas, un tas mērogs un viss pārējais. Tā ir tiešām, es varētu pateikt, ka es arī esmu iemīlējusies numeroloģijā. Cik man priecīgi ir to dzirdēt. Katrā ziņā, jā, tas bija tādā īsā versijā par finansēm, bet tad, kad es klientiem nosūtu informāciju, es viņiem arī norādu tās profesijas, kuras ir iespējamas katrā no cipariem. Un cilvēkam svarīgākais ir realizēt katru šo ciparu, un tad, kad tu saproti to, ka jau tu esi tajā līmenī, kad ir forši, bet gribi vēl, tātad tu ņem no tiem cipariem, no katra plusus, no katra papildus. Ne gluži profesijas, bet tās īpašības, kuras tev vēl vairāk paplašinās tavu finansiālo stāvokli. Ja, tas ir tas, kā tas strādā un kā tas darbojas.